Sākam nākošo nodarbību, un šī nodarbība mums saucās par draudzi, vai man ir nepieciešama draudze. Un mēs iepriekšējās reizēs skatījāmies nodarbības par to, kā es varu zināt, ka es esmu glābts, kā es varu Jēzu Kristu darīt par kungu savā dzīvē, kā es varu savu dzīvi vairāk viņam veltīt, nošķirt priekš viņa, kā man dzīve izmainās, kad Jēzus ir kungs manā dzīvē. Un tad mēs skatījāmies par kristību svētajā garā un arī par pagājušā reizē par ūdens kristību. Un šodien mēs apskatām tātad par draudzi, vai katram cilvēkam vai katram kristietim ir nepieciešama draudze. Un šodien man ļoti jauki, ka vēl tādos ziedos visu to arī redzēt. Mums ir vēl no jubilejas, no draudzes jubilejas, un paldies Jēzum par tādu skaistumu arī šajā dienā, kaut arī laukā jau daudz puķis ir noziedējušas. Un pirms mēs uzsākam šo nodarbību, tad lūksim, lai Dievs mums palīdz, lai mums nāk viņa žēlstība, ka mēs varam saprast to vārdu, un lai tas vārds nes mūsu dzīvē augļus. Mīļais Tēvs, es Tev pateicos, paldies par Tavu klātbūtni. Paldies, ka Tu saki, kur 2 vai 3 manā vārdā ir kopā, es esmu viņu vidū, un paldies, ka tagad, kad mēs savienojamies, vai šī brīdī, vai arī vēlāk, kad kāds skatīsies un klausīsies šo, tad Tu esi mūsu vidū, jo Tavs vārds tiek pagodināts, mēs esam nākuši kopā Tavā vārdā, un es lūdzu Tavu žēlstību katram vienam, lai mēs varētu uzņemt Tavu dzīvības vārdu, un caur to tiktu svētīti varenajā Jēzus vārdā. Āmen. Un tu tā tad varētu prasīt, kā tad svētība no šīs mācības varētu būt man personīgi. Vispirms, ja tu neesi vietējās draudzes loceklis, tad tu sapratīsi, kāda ir svētība, un es ticu, ka tu svētīgi izvēlēsies to darīt. Ja tu esi vietējās draudzes loceklis, tad tu pārskatīsi savu dzīvi, vai es esmu labs loceklis, ka es varu baudīt visu svētību, ko Dievs man ir sagādājis caur vietējo draudzi. Un es arī gribu pasveicināt tos, ko es redzu kādiem komentāriem, kas ir pieslēgušies. Un tev nav obligāti jāraksta komentārs, un lai Dieva mīlestība tavā namā. Bet sveiciens mīļš Agijai un arī māsai Solvitai, un tas tātad no 2 Latvijas dažādām pusēm. Un es šeit Rīgā pa vidu, un Sigulda uz vienu galu, un Ventspils uz otru galu, tā kā visa Latvija apņemta. Vajadzētu vēl kādu no Daugavpils, un tad ir no visām Latvijas pusēm. Tātad šodien mēs skatāmies par draudzi, un ir ļoti svarīgi, ka mēs sekojam Dieva plānam, jo tad mēs varam dabūt tās svētības, tos ieguvumus, ko Dievs katram kristietim ir paredzējis. Mēs esam radīti Dieva līdzībā, un Dievs ir radījis mūs katru vienu cilvēku, ka mums ir nepieciešama sadraudzība. Sabiedrība ir nepieciešama, un ir arī kādi no tādiem grūtiem tiesāšanas veidiem, kur, ja grib cilvēku spīdzināt, viņu ieliek vieninieka kamerā, viņu vienu pašu atstāja, ka viņš nevar kontaktēties ne ar vienu cilvēku, un ilgstoši tas cilvēkam ir ļoti postoši. Un arī, kad mūsu valstī kādu laiku atpakaļ bija ierobežojumi, ka cilvēki nevarēja satikties brīvi, pulcēties kopā, tas arī atstāja ļoti tādu negatīvu ietekmi uz cilvēku personību. Dievs mūs ir radījis kā sabiedriskas būtnes, un tie, kas ir mūsu draugi, ar kuriem mēs vairāk tiekamies, tie vienmēr mūs ietekmē. Un ir arī tāds teiciens, pasaka, kādi ir tavi draugi, un es pateikšu, kāds esi tu. Tātad vienmēr draugi ietekmē. Un tāpēc ir nozīmīgi izvēlēties labus draugus. Mūs ļoti ietekmē tas, ko mēs klausamies, ko mēs redzam, ko mēs skatāmies, un tādēļ ir svarīgi mums sevi pasargāt, lai tās ietekmes būtu mūsu dzīvē par ieguvumu. Ja mēs uzšķiram Mateja evaņģēliju 16. nodaļa no 16. līdz 18. pantam, Mateja 16 līdz 18, un arī būtu ļoti labi, ka kādu varētu tās raksturvietas ierakstīt, jo tad vēlāk, kad cilvēki studē, viņas jau šeit ir parādās. Tātad Mateja
16 līdz 18. Tad Sīmans Pēters, tas ir Jēzus māceklis, jo Jēzus prasīja mācekļiem, ko jūs sakat, kas es esmu? Tad Sīmans Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja, svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šīs klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Latviešu tulkojumā tā kā es gribu celt, ja mēs paskatāmies tādus tuvāk oriģinālam, es celšu savu draudzi. Tātad Jēzus apsola, ka viņš ir savas draudzes cēlājs. Jēzus ir draudzes galva, nevis konkrēts mācītājs. Mācītājs ir virsgans zem Jēzus, bet Jēzus ir šī katras vienas draudzes galva, un tāpēc tu arī vari būt droši, ka tad, kad tu ej uz draudzes dievkalpojumiem, tu, jā, protams, fiziski tu sastopies ar cilvēkiem, tu dzirdi, ko mācītājs sludina, bet pats galvenais tu sastopies ar Jēzu, jo viņš ir draudzes galva. Vēl šajā rakstu vietā šeit ir teikts, tātad, ka uz šīs klints es celšu savu draudzi. Kristīgā draudze netiek celta uz Pētera, jo pēc mirkļa Pēters saka, lai tev tas nenotiek, Jēzus, un Jēzus saka, atkāpies no manis sātana. Kā tad Pēters ir tik šaubīgs? Kā bieži cilvēki augšā lejā. Tas nav, ka uz vienu cilvēku Dievs var celt savu draudzi, bet viņš ceļ uz šīs atklāsmes. Tātad, lai tu varētu būt kristīgās draudzes loceklis, piederīgais, tev ir nepieciešama atklāsme, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Es pamēģināšu drusciņ to uzlabot mums šo. Varbūt, ka tagad būs labāk tas savienojums, mums netraucēs. Alleluja! Paldies, Jēzus! Un mums ir nepieciešama atklāsme, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un tad, kad mēs to saprotam, mēs lūdzam, lai viņš ienāk mūsu sirdī un piedod mūsu grēkus, un tas ir tas mirklis, tas ir tas brīdis, kad tu sāc celt savu dzīvi uz stingrās Dieva vārda klints, un tu kļūsti daļa. Pašā sākumā, kad mēs ieaicinām Jēzu Kristu savā dzīvē, vienalga, vai tas ir uz ielas, tu esi to darījis, vai savā mājā, varbūt viens pats, tā kā mans vīrs mācītājs Kaspars, viņš ieaicināja Jēzu pats savā mājā, tur, kur viņš dzīvoja, viens pats, un tajā mirklī jau tu kļūsti par Dieva draudzes, lielās globālās Dieva draudzes locekli, un Jēzus Kristus ir tātad šī galva, tas ir nepieciešami, ka mēs esam daļa no Dieva draudzes, un draudze visā pasaulē ir visspēcīgākais organisms, kas ir, jo Jēzus tepat arī pasaka, es celšu savu draudzi un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tātad Dieva spēks ir draudzē, kuru ceļ Jēzus. Draudze ir arī tā kā ģimene, un Jēzus bieži ir runāts Bībelē, ka viņš ir mūsu vecākais brālis, un mēs savā starpā esam māsas un brāļi, un Dievs ir mūsu tēvs, un tas ir tik brīnišķīgi, kad šis attēls arī par ģimeni. Un draudze ir tā vieta, kur ar šo piederību, ka mēs piederam draudzē, mēs parādam, ka mēs godājam Dievu, mēs nesam tur 10. tiesu, mēs nesam ziedojumus. Un kāds saka, bet kā tad, lai es varu zināt, kura ir mana draudze, kur man vajag nest šo 10. tiesu? Un tas ir tieši tā, ka Dievs ir tik brīnišķīgi to nolicis, ka tev ir jāzina, kur ir tava draudze. Un tad, kad tu esi izvēlējies savu draudzi, tu vari tur tikt iedēstīts, iesakņots, baudīt visas tās svētības, un tur arī tu nes šo 10. tiesu, lai arī priekš tevis
tavā draudzē būtu garīgā barība. Un ja tu saki, es nenesu 10. tiesu, tad tas nozīmē, ka 10% no saviem ienākumiem. Un tas nozīmē, ka tu neesi izvēlējies, kur ir tava draudze. Tu varbūt esi ciemiņš, tu aizēji, vai arī varbūt tu domā, tā ir mana draudze, bet tu nesaņem tur pietiekoši garīgo barību. Tu neesi aprūpēts, tu neesi apgādāts. Tādēļ pievieno savu 10. tiesu klāt pēc Dieva vārda, kā tur var lasīt vairākās vietās, arī Malahijas grāmatā, jaunajā derībā, Jēzus saka, 10. tiesu vajadzēja nest, bet arī neatstāt žēlstību un tiesu, kā viņš norāda farizējiem. Un citreiz cilvēki domā tā, ka, 10. tiesa ir bauslība, Jēzus ir nācis bauslību piepildīt, bet 10. tiesa nav Mūzes bauslībā, tā bija pirms, to jau deva Abrahāms, tāpēc, kad viņš parādīja, es saprotu, ka Dievs ir man izglābs, Dievs man ir apsargājis, Dievs ir mans kungs un mans apgādātājs, un es kā pateicību nesu šo 10. tiesu. Tātad es sākšu tā kā vēlreiz tos pamatpunktus. Ir universālā draudze, kurā katrs viens kristietis ir dalībnieks, līdz tikko viņš pieņem Jēzu savā dzīvē kā kungu un glābēju. Bet tad ir vietējā draudze, un tev noteikti ir nepieciešami būt vietējā draudzē, jo tagad es pateikšu tos ieguvumus, kas ir vietējā draudzē. Apostols Pāvils brīnišķīgi saka, ka mēs visi esam locekļi, un locekļi saticīgi gādā viens par otru. Tad, kad tu esi pievienojies kādai vietējai draudzē, tu vari izpaust savas dāvanas, savas rūpes par kādu draudzes cilvēku, un arī kāds cits var rūpēties par tevi, tā kā miesā dažādi locekļi. Un, kā jau minēju, vietējā draudze ir ģimene, un kādi cilvēki var teikt, bet es tik vēl esmu nācis pie Kristus, un es esmu viens tā kā kociņš. Tev nav jābūt vienam. Pievienojies draudzei, un tev būs brīnišķīgā draudzes ģimene. Vēl kāds norādījums, ko apostols saka vēstulē Ebrejiem. Ebrejiem 10:25. Un šī ir tāda rakstu vieta, kuru Dievs gribēja, lai viņi ir Bībelē kāds īpašs norādījums. Ebrejiem 10:25. Neatstādami, vēl no 24. pānta, un vērosim cits citu, lai paskubinātu. Neapvainojies, ka kāds tev paskubina, uz ko paskubinātu. Un arī jāskatās, lai, kā ir, vai kāds nav atkrits, vai kādu nevajag iedrošināt, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces. Kādas sapulces? Draudzes sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami. Tātad arī paskubinādami apmeklē draudzes sapulces. Kāpēc? Jo tas tev ir par ieguvumu. Citu paskubinādam, un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Kādu dienu? Kad Jēzus Kristus nāks pēc savas draudzes, lai mēs varētu būt bez traipa un bez krunkas, lai tu būtu svēts, lai tu būtu gatavs, ka Jēzus tev var paņemt. Un Jēzus nāk pēc savas draudzes, viņš nenāk pēc kaut kāda atsevišķa individuāli ticīgā, kurš ir savās mājās un domā, man pietiek ar interneta draudzi. Tev ir nepieciešams nāk kopā sapulcēs, un šis te arī tas pāns mums to ļoti skaidri pasaka, un Dievs jau zināja, kādos laikos mēs dzīvosim, kādi būs tie kārdinājumi, kad neiziet no mājas un tikai visu internetā saņemt, bet tad tu nevar baudīt tās svētības, kuras Dievs ir paredzējis, ka tu fiziski satiecies. Iedomājies, kāds būtu laulāto attiecības, ja viņi tikai internetā, viņiem pat bērni nevarētu būt. Es nedomāju, ka tu gribi tikai internetā savu dzīves draugu, savu iemīļoto, tu gribi viņu fiziski klāt. Aleluja. Un vēl es gribu brīdināt, ka ar šo mākslīgā intelekta attīstību, ir daudz kas, ko var uztaisīt internetā, kas nav patiesība, un arī laikam ejot uz priekšu, daudz tas arī notiks. Tev vajag cilvēku fiziski satikt, lai tu viņu vari apkamt, lai tu viņu vari ieskatīties viņa acīs, lai tu varētu runāt. Un interesanti, kad arī apostols Pāvils saka, Jānis to saka savā vēstulē, ka mēs satiksimies, mēs runāsim muti uz mutes.
vai arī, kādā citā tulkojumā citādāk, bet tā, ka tu vari dzirdēt to cilvēka balsi tieši, kad viņš runā uz sevi, bez nekādas interneta palīdzības. Paldies Dievam par internetu svētību! Un tātad, kādi ir šie draudzes ieguvumi? Es gribētu, ka mēs uzšķirtu Apustuļu darbi 2:42. Apustuļu darbi 2:42. Un šeit ir runāts par pirmo draudzi, un pirmā draudzes modelis ir tas, kuram mēs gribam sekot, jo tas bija ļoti veiksmīgs, un Jēzus lika tādus spēcīgus zīmogus pirmo draudzi. Tātad, kas bija tās lietas, ko viņi darīja, ko viņi neatlaidīgi darīja, no kā viņi neatkāpās? Un tie pastāvēja, Apustuļu darbi 2:42, un tie pastāvēja apustuļu mācībā. Pastāvēja, tas nozīmē visu laiku viņi to darīja, neatlaidīgi viņi to darīja, nevis vienkārši vienu dienu vai vienu gadu, bet atkal un atkal. Tātad apustuļu mācība, tā ir pirmā lieta, viņa mācībā, apustuļu mācībā. Uzšķirsim šeit, ja tev ir fiziski bībele, tu neaiztais to vietu ciet, kaut vai pirkstu patur tajā vietā. Un uzšķirsim tagad Efeziešiem 4. Efeziešiem 4. nodaļa, un šeit apustulis tieši parāda, kas ir tās dāvanas draudzei dotas. 4:11. Un viņš, tas ir Dievs, arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbām, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu. Tātad šīs dāvanas, kas ir apustuļi, skolotāji, evaņģēlisti, pravieši, gani, tas ir mācītāji draudzē. Tās ir dotas, lai tu varētu uzņemt Dieva vārda mācību. Tas, kas šeit ir rakstīts, viņi pastāvēja apustuļu mācībā. Lai tu varētu saņemt veselīgu mācību, tev ir nepieciešams, lai tu kaut kur vari to klausīties un mācīties. Un to draudzē Dievs ir iestādījis, viņš ir iecēls. Tādi amati nav cilvēku iecelti, kaut arī mēs sastopam, kad ir cilvēki iecelti, bet Dieva nodoms ir, ka viņš dod savu aicinājumu, savu svaidījumu, savu gudrību, īpaši tiem, kuriem viņš ir dāvinājis šo spēju mācīt, mācītājiem, skolotājiem, apustuļiem, kas vēlāk, ja tu esi mācītājs vai skolotājs, tu turpini šajā darbā, un Dievs tev var iecelt apustuļu amatā tālāk. Tātad šie ir tie, kas Dievu vārdu māca šo veselīgo mācību. Nav domāts, ka tu viens pats var izšķirt. Ja tu domā, es viens pats klausīšos dažādas mācības, un es izšķiršu, kas ir pareizs, kas nav, tu būsi maldos. Tādēļ, ka mums tā cilvēcīgā daba ir, ka mēs pieņemam to, kas mums patīk. Un pat arī, kad studē, pat pasaulīgi psihologi, kad studē par cilvēka spēju uzņemt kādas lietas, vienmēr ir kāda tumšā puse, kuru tu nevari redzēt. Kaut vai dabiski, piemēram, tu nevari paskatoties spogulī, tu neredzi savu pakausi. Tagad jau ir tāda spoguli, ka to citu tur pagriez, bet es saku kā tādu attēlu. Ir lietas, ko tu neredzi, un tu negribi dabiski satvert, bet tad, kad mācība tiek sludināta spēkā un svaidījumā, tev nāk atklāsme, tu tiec atbrīvots no nepareizas domas, un tu vari pieaugt, un tu vari iet Dieva svētībās. Tātad pastāvēt apustuļu mācībā, tā ir ļoti svarīga lieta tavai pieaugšanai un briedumam, kā tas mēs lasījām vēstulē Efeziešiem. Un nākamais, viņi pastāvēja sadraudzībā. Tev nevar būt sadraudzība tikai caur internetu. Tev ir jānāk kopā, lai tu varētu būt sadraudzībā. Maizes laušanā, tas ir vakarēdiens un lūkšanās. Un arī, protams, ir jālūdz atsevišķi, bet tad, kad tu draudzējies kopā un lūdz, tas ir cits spēks un cits svaidījums. Tātad, apustuļi zināja, ka sanākot kopā, viņi var saņemt īpašu Dieva pieskārienu, īpašu spēku, īpašu svaidījumu. Otrais, kad tu esi draudzē,
Tu esi zem apsega. Kā tas ir zem apsega? Tas nozīmē, ka tev ir pieejama padomdošana no draudzes mācītāja. Tev ir lūgšanu apsegs, kur lūdz draudze kopā un mācītājs lūdz par saviem draudzes locekļiem, jo Dievs viņam ir devis to atbildību par tiem, kas ir viņa draudzē, rūpēties par viņa draudzes cilvēkiem. Ja tu, piemēram, neesi mūsu River Rīgas draudzē, un tu nāc pie mums kā pie saviem mācītājiem. Vienkārši tu domā, mēs esam tādi veiksmīgi mācītāji, tādi spēcīgi Dievu kalpi, es esmu citā draudzē, bet es atnākšu, paprasīšu padomu, un mēs tev varam dot tikai tādu vispārēju padomu, tādēļ, ka tu neesi mūsu draudzē, lai tu saņemtu specifisku padomu un pilnīgi droši varētu paļauties, ka tu esi šajā apsegā, tev ir jāiet pie sava draudzes mācītāji. Bet ja tev nav draudzes mācītājs, tad tu vienkārši paliec tikai savās domās. Un kā mēs jau skatījām, tā nav tā pilnība, tas nav tas pilnums tavā dzīvē, kādu dāvanu Dievs tev ir sagatavojis. Un arī katru draudzi Dievs ir nolicis pilsētā vai ciematā vai kādā apdzīvotā vietā, lai tā sasniegtu konkrētu uzdevumu. Un katrs draudzes uzdevums ir aizsniegt savu vietu ar evaņģēliju. Un tad, kad tu pievienojies draudzei, tu savienojies ar tās draudzes vīziju, tu savas dāvanas, kuras Dievs tev ir dāvinājis, tu viņas dod draudzē. Protams, arī ārpus draudzes, bet draudzē, lai stiprinātu māsas un brāļus un citas dāvanas, kas ir citiem draudzes locekļiem, tās atkal kalpo priekš tevis. Tad nākošais, ko es minēju pašā sākumā, tu esi vietējā ģimenē. Būt konkrētā ģimenē ir ļoti svarīgi, jo tad tu saproti, kurš ir pieaugušāks, nobriedušāks, draudzes cilvēks, un viņš tev var palīdzēt kādās garīgās lietās, var aizlūgt par tevi, dot tev arī kādu dievbijīgu padomu. Tad, ja tu esi jau tas, ka saka, es jau esmu pietiekoši nobriedis un man nevajag draudzi, bet citiem draudzē tevi vajag, tātad neesi tik iedomīgs, atrod savu vietu Dieva ģimenē. Un tad tu tajā ģimenē vari lietot savas dāvanas, lai mēs varētu pieņemt citu cilvēku kalpošanu, mums viņi ir jāpazīst. Tu arī no svešinieka daudz nepieņems un neklausīsies. Un tad, kad tu esi ģimenē, mēs iepazīstam tevi un tu iepazīsti mūs. Nākošais draudzē tik brīnišķīgi ir, ka Dieva vārds saka, 1 sakaut 1000, bet 2 10 000. Tas nozīmē, ka draudze ir daudz spēcīgāka kopā, vienotībā, nekā viens individuāls kristietis atsevišķi. Un es gribētu, ka mēs arī uzšķirtu tūliņ rakstu vietu, apskatīšos par to, ka mēs esam iestādīti Dieva namā. Psalms 92. Psalms 92. Es atvainojos. Tātad lasīsim no 13. panta. Taisnais zaļo kā palma, aug kā Libanona ciedrs, dēstīti tā kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. Un arī pēdējie panti vai pirmie Dieva vārds ir brīnišķīgs. Tad, kad tu esi iedēstīts, iestādīts tā kunga namā, tas nozīmē draudzē, iestādīts, tad tu nes augļus, tu uzplauksti. Un vienalga, vai ir viegla sezona, vai priecīga sezona, tu nes augļus. Tas ir arī Jeremija 17:8. Uzšķirsim pravieša Jeremijas grāmatu 17 un 8. pāns. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas savas saknes rieš jo tuvu upei. Tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas,
arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Tad, kad tu esi iestādīts draudzē, vienalga vai tev ir labs brīdis vai grūts brīdis, jo Jēzus arī teica, ka jums būs pasaulē bēdas, bet turiet droši prāts, pasaules uzvarējis. Bet tev nevajadzētu iet no vienām ciešanām uz nākošām. Mēs ejam no uzvaras uzvarā. Un tad, kad tu esi iestādīts Dieva namā, vienalga vai tas ir tavā dzīvē vieglāks posms vai grūtāks posms, tu būsi auglīgs, jo tavas saknes ņem no Dieva vārda, ņem no Dieva pilnuma, ņem to ieguvumu no māsām un brāļiem, no sludinātā Dieva vārda, draudzē, kur mācītājs pēc Dieva pamudinājuma, viņš uzaicina vieskalpotājus, jo nevienam nevar būt visas dāvanas. Mācītājs uzaicina kādu evaņģēlistu, kādu apustulu, kādu pravieti, tieši to, ko tev vajag. Ja tu esi tā kā tāds sienās, kas lēkā no vienas draudzes uz otru, tikai pa konferencēm, paņem vienu nodziņu tur, tu neiesakņosies, tu neiestādīsies, un Dievs grib, lai tu esi auglīgs savā dzīvē, lai tu ej no spēku uz spēku. Iedomājies kādu augu, kaut vai, piemēram, puķpodā. Man te tagad nav puķpods, un arī tas ekrāns diezgan šaurs, es tev tā nevarēšu to parādīt. Bet iedomājies, ja puķpodā augs ir, un tu viņu katru nedēļu izrauj ārā no tā puķpoda un pārstāv citā puķpodā. Un paiet nedēļa vai mēnesis vai pat pusgads, tu atkal izrauj to augu ārā un atkal iestādi citā puķpodā. Viņš taču neizaugs, viņš nokautīs, viņš nīkuļos. Un tāpat ir arī līdzīgi, ka tu esi iesakņots Dievu namā, iesakņots Dievu draudzē. Dievs zina, kur tu esi un kā tevi aprūpēt, kādas kalpošanas pie tevis atvest, kādu Dievu vārdu dot mācītājiem sludināt. Tāpēc ir ļoti nepieciešams, ka tu savas finanses sasaisti konkrēti ar savu lokālo draudzi, lai tu varētu tikt pabarots, lai tu varētu tikt apgādāts. Un, protams, ka Dieva vārds pamudina mums dot arī ceļojošiem kalpotājiem, bet regulāri tev jābūt tavai vietējai draudzē, kurā tu esi iestādīts, kurā tu aug un audz un kurā tu kuplo. Sātans iet apkārt un meklē tos, kas nav draudzē, lai viņš varētu aprīt. Sātans staigā apkārt kā rūcoša lauva un meklē, ko tas varētu aprīt. Un ja tu neesi iestādīts, ja tu neesi iesakņots, tu esi ļoti viegli sātanam pa kampienam. Tad arī mēs lasījām pašā sākumā no Mateja 16. nodaļas, ka Jēzus ceļ savu draudzi. Viņš draudzi ceļ, viņš nāks pēc draudzes atpakaļ. Tātad atrodi savu draudzi, kurā tu varētu iesakņoties, kurā tu vari pievienoties, kurā tu vari augt. Jo, kā mēs lasījām 94. psalmā, 14. pāntā. Ne, 92. psalmā, 14. Dēstīti tā kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. Tu gribi zaļot, tu gribi uzplaukt, un tāpēc tev jātiek iedēstītam tā kunga namā. Un tagad, ja tev nav draudze, tad es lūkšu par tevi, lai Dievs tev vada uz veselīgu draudzi. Beigās pieminēšu vēl, ka varbūt tev ir bijusi kāda slikta pieredze, tādēļ tu neesi draudzē. Varbūt kādi draudzes vadītāji nav pareizi izturējušies pret tevi. Dieva vārds vienmēr mums pamāca, ka mums ir jāpiedod. Mēs nedrīkstam dzīvot rūgtumā, bet Dievs ir spējīgs tevi vadīt uz veselīgu draudzi. Nemeklē perfektu draudzi, jo viņa varbūt ir perfekta, bet tikko tu tai pievienosies, viņa vairs nebūs perfekta, jo tu neesi perfekts. Bet es lūkšu, lai Dievs tev vada uz to draudzi, kurā tu vari iesakņoties un tu vari augt. Mīļais kungs, es tev pateicos par katru vienu, kurš skatās šo mācību par draudzi. Un es lūdzu vispirms par tiem,
kuri vai šī brīdī, vai vēlāk, jebkurā laikā, viņi skatīsies šo mācību, un ja viņiem nav sava draudze, kurā viņi ir pievienojušies, ka viņi var iesakņoties un augt, es lūdzu, lai tu katru vienu vadi uz veselīgu draudzi, kur viņš var saņemt gara dāvanas, kur viņš var dzirdēt mācītāju sludinātu vārdu, ka var uzņemt šo vārdu, ka viņš var savas dāvanas dot citiem draudzēm, cilvēkiem un pieņemt gara dāvanas no citiem, lai viņš var savienoties un ka viņš var tikt aprūpēts draudzē un ka viņš var aprūpēt citus, ka viņš var savienoties ar tās draudzes vīziju, kas ir un palīdzēt to vietu aizsniegt Kristumu. Un es pateicos par tiem, kas ir savās draudzēs. Es lūdzu, ka viņi var vēl vairāk savienoties ar tās draudzes vīziju, kur viņi ir, ka viņi var savienot savus finanses ar savu draudzi, un ka viņi var iesakņoties un augt un stiprināt arī mācītāju rokas savās draudzē. Es tev pateicos par katru vienu mācītāju, draudzes vadītāju, kas skatās šo mācību, un es pateicos, ka tu esi aicinājis viņus par draudzes mācītājiem, kas aprūpē savas avis, un es runāju pieaugumu katra viena draudzē, jo tu esi tas, kurš piepulcina katrā draudzē. Es runāju spēku katram mācītājam un gudrību, kā parūpēties par savas draudzes cilvēkiem. Un Tēvs, lai tev ir gods un slava. Āmen. Āmen. Ja šī mācība svētīja tevi, tad aicinu tevi arī atbalstīt to ar savu finansiālo ziedojumu. Konta numurs ir uzrakstīts, un es esmu no draudzes Rivera Rīga, mācītāja Lilija Gulbe. Ja šī nav tava draudze, tu nedod 10. tiesu, bet tu vari dot ziedojumu. Bet lai tavs ziedojums nav lielāks kā tas, ko tu dod savā vietējā draudzē. Svētības tev. Āmen.